Novembris ir latviešu ilgu cerību un nesalaužamas gribas mēnesis. Vistumšākajā gada laikā ir dibināta Latvijas valsts. Novembrī atceramies visus tos, kas par Latviju atdevuši dārgāko, kas pieder cilvēkam – viņa dzīvību. Mūsu ceļš šoruden atvedis līdz Kuldīgas novadam. Te, Rendā, vairākās mājās izvietojies Nacionālās pretošanās kustības muzejs, un tieši šajā novembrī muzejam svinam 10. Šī ir vēsture. Un, ja cilvēks nezina savas valsts vēsturi, tad valstī un arī cilvēkam nav nākotnes. Tas ir noteikti jāzina. Bet tai pašā laikā šeit ekspozīcijā bija arī alūksne parādīta un visa. Un es zinu, ka pēc atklāšanas esot alūksnē savajā dzimtajā pusē, man tik ārprātīgi pārmeta. Jūs uz turieni brauciet, pie mums nebrauciet. Bet es braucu stāstīt viņiem, ka šeit ir tāds muzejs, lai viņi atbrauc uz šejieni ne tikai pie sevis, bet lai uzzina visu pa Latviju. Ļoti īpaši vieta Latvijā, visas Latvijas mērogā, jo tas ir atgādinājums tam, kad valsts neatkarība, drošība un tāds gudrs vārds, ko mēs lietojam sabiedrībā vai politikā, visaptvaroša aizsardzība, nesākas tikai karavīru. Tā sākās ar tautas pārliecību, ar vēlmi šo valsti nosargāt, savu brīvību nosargāt, un ir dažādākie veidi, kā to darīt. Tas nav tikai karavīrs ar ieroci. Tas var būt viņš kultūras darbinieks, var būt diplomāts, mēs redzam šeit, tas var būt meža brāļa atbalstītājs, daudz dažādi laivinieks, kas pārceļ bēgļus uz Gotlandi, mūkot no Krievijas okupācijas varas un tā tālāk. Tas ir tas tautas spēks, un tas ir tas, ko vēsta šis muzejs. Un par to man īpašs prieks, jo tādā Ukrainas gaisotnē, Ukrainas traģēdijas kontekstā šī ir vieta, kur mums liek aizdomāties un rīkoties tā, lai mēs tiešām šo valsti nosargātu ar saviem darbiem. Kopā. To mēs varam tikai tādā veidā. Ne tikai, bet kopā. Atvaļinātais ģenerālleitnants bijušais bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube vada fondu Namēs, bet atvaļinātais viceadmirālis bijušais bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zēbots ir ģenerāļu kluba vadītājs. Latvijas armijas komandieri iepazīstina ar kādu vīru. Tas ir Harijs, viņam ir pāri 80, un viņš Latvijas karogu joprojām spēj noturēt visos svinīgos mietiņos, lai cik ilgi tie būtu. Kā saka, nestāv malā, kur ir kaut kas jābrauc, jāpiedalās. Jā. Un tā 10 gadus? Nu kā tad? Un es esmu daudz palīdzējis, ko savām rokām esmu pelnījis, neesmu žēlojis. Un redziet, kapā līdz nepaņems. Es teicu, mēs izaudzējam daudz savā dārziņā, priekš ēšanas kartupelīšu, vēl visu ko. Un daudz kas ir. Un es vēl kaut ko arī strādāju mājās. Un arī puķīs izaudzējam, piemēram, Lestenes brāļa kapos, kad ir kapu svētki. Mēs noliekam saviem ziediņiem 2 spaiņu ziediem līdz pa galveno eju katrā pusē un uzķēršām, kur pieminekli. Mūsu ziedi. Un Balskā aizstāvjiem, kā atklāja pieminekli. Tur es esmu 12 gadu atklāju pieminekli, un es ar 12 gadus esmu jau karogu katru gadu. Un es apstiprinu, ka viņš stāv ar karogu jebkuros laika apstākļos. Un redziet, man aiz muguras blakus robežsargi bieži nevar nostāvēt, no visu nestāv. Jā, viņš un Balskā atklāja pieminekli Balskas aizstāvjiem. Man viens militāris prasa, vai tev vajadzēs mājiņu, saka, man mājiņu nevajag. Dobelniekam Harijam Rendā atklāts piemiņas portrets, kā pateicība daudzu garu gadu materiālai un morālai palīdzībai, palīdzot saglabāt latviešu karavīru piemiņu. Latvietiem jābūt īstam latvietiem un jācīnās tiešām par Latviju. Un es esmu cīnījies jau sen jau. Redziet, ka es teicu, ļoti smaga slimība, moca, kroniski klaušas karstumanis, kas saka, pneimonija, bijis jau grūti, bet es saku, rītā ceļos eju, atnāk kāds klients, kaut kas jāpalīdz, kaut kas jānovirpo, es to visu daru. Es braucu katru gadu 16. jūlijā uz muzeju Kauju atceru. Un esmu dobelnieks, 4:30 mēs močamies. Esmu 10. Reznignē, es esmu Reznignē Daugavas Vanaks, aizbraucam tur, es Latvijas karogu noturu. Vēl atpakaļ braucot no muzeja Kauju atceres partizānu, atzīst vietas ar sakopiem, noliekam ziediņus. Mājās atgriežot 10. nobraukt gan 700 kilometri, un es pats esmu pie stūres visu laiku. Cik jums gadu? 85 palika. Kad 1940. gada 17. jūnijā Latvijas valsti okupēja PSRS, veidojās pirmā pretpadomju kustība.
Piemēram, jaunsargi, skauti un gaidas bija nacionāli audzināti. Okupācija dedzīgajām sirdīm bija absolūti nepieņemama. Nav tādas pilsētas, kur kāds drosminieks nebūtu uzkāpis jumta korē un nebūtu norāvis sarkano karogu. 18. novembrī un 11. novembrī pie nacionālo varoņu piemiņas vietām arī komunistu režīmu laikā dega svecītes. Skolēni un jaunieši pagriedē izplatīja skrējlapas un uzsaukumus. Tā tas notika arī Ventspilī. Bet muzejā Rendā var aplūkot šīs drosmīgās jaunās sejas. Gan arī visi skolēni, studenti un viņu skolotāji ir miruši cietumā, izsūtījumā tālajos ziemeļos vai pazuduši bez vēsts. Bet tā ir tikai daļa no ekspozīcijas Rendā. Pirms 10 gadiem šeit sāka veidoties ekspozīcija, un te ir apskatāms pat reāls bunkurs, apstākļi, kādos dzīvoja nacionālie partizāni, kas slēpās mežā. Pirms 10 gadiem, kas šajā vietā bija? Tieši šitajā vietā bija Rubeņa bataljona muzeja pārvietojamā izstāde par Rubeņa bataljonu. Bija tur drusku arī par centrālo padomi, par šito 44. gada rudens notikumiem Kurzemē. Mums uz tādiem ruļļiem sešus ruļļus izvilkām ārā, un te viņus tā smuki salikām. Šī vieta priekš Nacionālās pretošanās kustības muzeja, kas ir liels un kas faktiski visās Eiropas Savienības valstīs atrodas valstu galvaspilsētās, izņemot Latviju. Bet Latvijā vismaz šī vieta ir Kurzemes pats ģeometriskais centrs. Pretošanās kustība darbojās gan pret nacistiskās Vācijas okupāciju, gan pret padomju varu. Vēsturē daudz par maz pieminētais nacionālo partizānu karš ilga no 1944. līdz 1956. gadam. Arī vēlāk mēs zinājām stāstus par drosmīgu vīru pretošanos padomju varas ideoloģijai. Mūsu vēstures stāsts vairāk ir saistīts ar un vairāk viņam ir jēga lielāka, ja mēs runājam par varonību, par varēšanu, par spēku, nevis par tām nospiestību, par to verdzību un par pakļaušanos, par to, uz ko mēs esam ļoti naski. Latvijā ir ap 600 piemiņas akmeņu Krievu deportācijām. Vācu deportācijā nav nevienas piemiņas akmens, bet Krievu deportācijā mums ir 600 piemiņas akmeni. Nu, labi, nerunāsim tur par kas uz kurien deportēja, cik vācieši, cik krievi, bet tai pašā laikā pretošanās kustības varoņiem mēs tur 100 nevaram lāgu savilkt. Divreiz gadā, 25. marts, 14. jūnijas, jau vairāk kā 30 gadus pie deportācija akmeņiem mēs raudam. Un stingri raudam. Un tā raudāšana jau tiek nodota nākošajai paudzei. Viņa tiek nodota ņemot vērā to, ka vēstures mācīšana ir samazināta praktiski uz pusi skolās. Ja? Tad var skolēni arī neko nezināt, ka bija daļa sabiedrības, kas pretojās, nevis raudē. Protams, jā. Vēsture ar vienu tiek no muzeja furņīt ārā. Ja? Vairāk izklaide? Muzeja izklaide, jā. Ieliek cimdu krūzīti, tas neko tev nedarīs, vai neteiksim tāda, bet likt iekšā, teiksim, tur kaut kādus tur meža brāļus, tur cīnīsies, kas tur vēl ko tur, jā. Kara laikā nacionālie partizāni aizkavēja sarkano armiju vācu uzbrukuma brīžos, nepieļāva izpostīt Latvijai svarīgus infrastruktūras objektus, neļāva uz Krieviju izvest materiālās vērtības. To visu veica bruņotas partizānu vienības. Pēc Vācijas kapitulācijas okupētajā Latvijā par galvenajiem bruņotās pretošanās kustības koordinatoriem kļuva bijušie Latvijas armijas karavīri, instruktori un virsnieki, kā arī aizsargi. Bruņotās grupas gaitīja brīdi, kad starptautiskā situācija mainīsies. Partizāni uzbruka automašīnu kolonnām, demontēja sliedes, informāciju ieguva no neatkarīgām ārzemju radiostacijām. Visiem šiem mežā dzīvojošiem bija mērķis – neatkarīgas Latvijas atjaunošana. Nacionālās pretošanās kustības piemiņai veidot šis muzejs Rendā. Līdz šim tajā bija 2 karogi. No ar lepnumu ekspozīcijā novietots 3. Tas ir karogs, par kuru vīri raduši savas dzīvības, skaidro meklēšanas vienības Lāpstas grupa dalībnieks Ancis no Ventspils. Viņš kopā ar biedriem šoruden Ventspils novada Vārus pagastā atrada zemē ieraktu kasti. Mēs bijām aizgājuši jau pamatīgi gabalu prom, un tur ieslēdzās iekšā tās iekšējais vadātājs, stop, tev ieiet uz turieni. Un tad tur tas bija tas variants, kā precīzi aizved man līdz tai vietai. Un tur bija attiecīgi, tas nāk signāls, kā no metāla priekšmeta liela apakšā.
Un tā kā bija atkasīts maziņš tas kastes fragments, ja stūris, ja parādījās no tās zemes ārā, tad es par acī, ja tur teicu, es klau, nāc šup, es domāju, ka te būtu vērts, varbūt tu gribi nofotografēt. Prieks sākās tajā brīdī, kad kasta tika atvērta. Mēs ieraudzījām avīzes, tad prieks bija lielāks, video turpinājās. Ants izņem galveno iepakojumu no kastes ārā. Tur video apstājās, jo man likās, kas tur var būt avīzes, varbūt satīts. Tas emocijas tik tiešām toreiz bija tā, kā ap divu tur zaudēja valodu. Jo pēc visas tas kopējās tās ainas, tas, ka tev būs saglabājies zemes virskārtā, kur visu laiku notiek meža augsne ļoti agresīva. Un viņā viss tiek sēsts, ja ir pa melnu metālu. Un tas, ka plānā metāla kastē kopš tā laika saglabājies pilnībā vesels karoks, viss tāds, tādā veidā, kā viņš ir ticis noslēpts. Tad tas vienkārši, tās emocijas tur ir tādas, ka tas ir jāaprakstā. Ko tu tikko atradi? Īstenībā to, ko rokot, es nezinu, tas vispār neticam, ka mums kaut ko tādu izdevies atrakt, jo tam vajadzēja būt pēc definīcijas sapūšumu un tam līdzīgi. Man rokas trīc, Klavam rokas trīc. Tas ir partizānu slēpts, kā mēs redzam, Latvijas karoks. Ar mazo karodziņā? Ar mazo karodziņā visām bantiem. Karoks visticamāk zemē noslēpa latviešu nacionālajie partizāni pēc Otrā pasaules kara. Viņi pirms kādas nedēļas to bija atraduši, un tad viņi pakonsultējās ar daudziem saviem kolēģiem un pa citām pilsētām, kur tam karogam būtu vieta. Un man prieks par to, ka daudzas balsis, tur melnie arheologi un baltie un pelēkie, dažādu nokrāsu arheologi vienojās, ka viņam īstā vieta ir šeit. Kas arī nav maz. Redzi, tā kastīte tāda, principā mēs viņu arī toreiz parāvām vaļā un iekšā vēl var nedaudz redzēt oriģinālo krāsojumu. Un tā lielā daļa ir tā, kur bija tas karoks satīts iekšā salikts, un tajā aizmugurējā darā tur bija satūcīts tās munīcija. Vārvē Ventspilnieki Klaus, Ansis un Zigurds vairākus gadus ar detektoriem pārbaudīja zemi metru pa metram. Meklējumiem Lāpstas grupa izvēlējās meža gabalu, kas atrodas starp 3 mājām, un lūk kāds stāsts. Ir interesanti tas, ka tas apgabals, kas piesaistīja mūsu uzmanību, viņš bija starp 3 īpašnieku apgabaliem, bet nepiederēja nevienam. Jā. Līdz ar to viņš būtu ideāla vieta, kur kaut ko nolikt. Un ja kāds to atrast, tad nevarētu piesieties nevienam, jo viņš nav ne uz vienu privātās zemes. Vēstures liecības saglabāt palīdzējis vācu medicīnas piederuma kastes gumijas blīvējums. Līdz šim bija pārmeklēti kilometri, vēl pēc dažiem gadiem šis slēpnis pazustu nebūtībā. Tāda ir apvienības Lāpstas biedrība pārliecība. Mēs varam palīdzēt. Interese par notikumiem, kas ir bijuši daudz 10 gadus atpakaļ. Kāpēc tev tāda? Tas, manuprāt, tas ir no vectēva, jo viņš man bērnībā daudz stāstīja par savu jaunību, visādiem vēsturiskiem faktiem. Kopā mēs skatījāmies vēsturiskās kara filmas, un tas man aizrāva. Un tad es pamēģināju, man iepatikās, un pēc pāris gadiem iepazinos ar Ansi. Tad mēs saplānojām sestdienu, ka brauksim uz Vārvi rakt. Pēc pirmā tā kopējā rāciena bija sapratis skaidrs, ka viņam ir rakšanas kultūra viss kārtībā, ka uzvedība viss ir kārtībā, un tad attiecīgi tad jau izveidojās jau ciešāks un draudzīgas attiecības, kas pēc tam jau viss aizgāja. Rakšanas kultūra, tas būtībā ir tāds, zināmā mērā varētu teikt, atsevišķs stāsts, jo ir dzirdēts kaut kas par pareizajiem racējiem, par nepareizajiem racējiem, par visādiem. Par melniem arheologiem. Par melniem arheologiem, par senatnes vērtību izlaupītājiem un tam līdzīgi. Es teikšu tā, ka nekas nav viennozīmīgs. Ir cilvēki, kas uzvedas cūcīgi, ir cilvēki, kas dara viss normāli. Un tā ir iekšējā cīņa, būtībā, man liekas, visa šī, ja tā var teikt, hobija piekritējiem, cīņa par to, lai iekšā būtu normāla disciplīna. Normāla, ko mēs uzskatām par normālu meklētāju, tā kultūra ir tāda, pirmkārt, saskaņot visu savu darbību ar zemes īpašniekiem, otrkārt, neatstāt aiz sevis nekādu bardaku. Treškārt, ja tu atrod mantas, kuras nav vērtīgas, bet viņas tik un tā ir jāiznes ārā un jānoliek normālā vietā. Pieņemsim, ja ir runa par laukiem,
Un tur bieži ir dažādi veci darba rīki un tam līdzīgi, kas varbūt bīstam traktortehnikai un tam līdzīgi. Tad viņi tik un tā viss ir jānonies lauka malā un jānoliek vienā vietā. Ļoti bieža izplatīta parādība ir, ka uz apstrādājumiem laukiem var būt sprādzis bunkurs vai kaut kas tam līdzīgs, un cilvēku atliekas var būt izbārstīts pa visu lauku. Un tad mums bija 3 gadi atpakaļ. 3 gadi atpakaļ mums bija gadījums, ka tur uz lauka no sākuma bija atsevišķi kaulu fragmenti, un nevarēja saprast, ir vai nav, bet tad, kā tika atrasts zobs, tad bija skaidrs, ka tomēr ir. Un tad Klāvam izdevās atrast tur samīcītā karavīra krūzīti ar iniciāļiem virsū, principā ar uzvārdu. Pēc kā tika identificēts, ka tas, kas viņš bijis, tika saprasts, ka principā tiek uzskatīts, ka viņš ir gājis citā vietā bojā, bet īstenībā viņš ir kaut kur tur uz tā lauka. Grupa Lāpsta, tā visa ir metāla meklēšanas un ne tikai metāla meklēšanas entuziastu apvienība. Mēs darbojamies principā pa visu Latviju. Darbojamies dažādos formātos. Viens ir meklēšana pamestās vietās. Otra meklēšana, to, ko es minēju, palīdzība lauksaimniekiem. Tāds savu veidu kā lauksanitāri. Un trešai mūs uzaicina uz muižām un pilīm. Kur viņas ir privātajos īpašumos, un pieņemsim, tur ir ļoti liels virsū padomu laika kultūras lāns, un tur viss ir jau meliorācijas laikā tur sajaukts. Līdz ar to mēs neko sabojāt tur nevaram, un tādā veidā to muižu privātās ekspozīcijas un viņu privātie muzeji top. Jo tā kā mēs aizbraucam, īsti mūsu interesē pasākums, bet visi pasākumu laikā atrastās mantas, viss tāpat paliek muzejam. Mēs veidojam tādu iekšējo komunikāciju, cik tas ir iespējams, tur starp meklētājiem, lai mantas, kuras vienam šķiet bezvērtīgas, bet īstenībā var būt ļoti vērtīgas, lai viņas neaiziet nebūtībā, lai tā komunikācija notiktu maksimāli. Skumīgais stāsts ir to, ka ar muzejiem gribētos daudz lielāku to komunikāciju. Jo ir teiksim, tas pieminekļu aizsardzības likums, un senlietu aizsardzības likums, un tā likuma kontekstā ir izveidots tagad milzīgs ķīlis starp tam sabiedrības daļām. Jo redzi, ja mēs skatāmies tāds, pagātnē, tad pieņemsim viss padomu laiks. Tur padomu laikā bija tavs pienākums jebkuru buržuāziskās Latvijas aksesuārus, vai kaut kādas mantas, ka tās ir viss jādod valsts iestādēm uz iznīcināšanu un tam līdzīgi. Iet runa gan par karogiem, par apbalvojumiem, pilnīgi da jebko. Tur pa vērtslietām un tam līdzīgi. Un tomēr katrs savu atvilku viņi turēja tos sudrabus. Un paldies Dievam, ka viņš turēja, jo teiksim, paejot laikam, atjaunoja valsts neatkarību, tad būtībā dēļ tiem tā laika likuma pārkāpējiem milzīgas tās kultūra vēsturiskās vērtības tika saglabātas. Un tagad, kad arī cilvēkam pasaka, ka tu neko ņemt nedrīksti, tas viss ir vai nu tev jādod valstī, vai nu jāiznīcina, tad izveidojas līdzīga situācija. Bēdīgs tas blakus efekts visam ir tāds, ka cilvēki baidās tās mantas nest. Pieņemsim, tiek atrastas uz laukiem ļoti bieži seno rotu fragmenti. Vienkārši uz aram lauku tu ej, un tur kaut kāds sakteņi vai gredzens vai tam līdzīgs ir. Un zinot to, ka tas viss ir būtībā krimināls, tad labāk vispār to neaiztikt. Un mans tas viedoklis ir, ka dēļ tā ļoti daudzas mantas aiziet pilnīgā zudībā. Tu zini, vērtīgas ir tās lietas, kurām tu vari dabūt stāstu klāt. Tai pašā Vārvē, manā ieskatā, viena ļoti vērtīga lieta bija, mēs atradām sadarināšanās gredzenu. Sadarināšanās gredzens bija misiņa, respektīvi nekāds ne krāsainais metāls, nekas, bet viņam virsū bija vārds. Gredzens tika atrasts netālu no mājām. Attiecīgi uz gredzena virsū bija Anna. Un tad tika atrasts, kas tad tā pa Anni bijusi, kur pagājušā gadsimta sākumā tajā mājā dzīvojusi. Un tad tālāk tika atrast viņa mazmazbērni. Un mazmazbērniem tas gredzens atdots. Un tad, kad tāds stāsts ir, tad tā būtībā tā lieta,
kurai it kā ir nulles vērtība, ja viņam nav stāsts apakšā, bet viņa priekš kāda cilvēka kļūst ļoti vērtīga. Meklēšanas vienības Lāpstas grupa dalībnieki Ventspilī šogad apbalvoti ar atradumu. Ancis no Ventspils un Klaus no Kuldīgas šodien Ventspils novada Vārves pagastā atrada zemē ieraktu kasti. Tajā atradās milzīga izmēra karogs, 3,8 metrus garš un 1,15 metru plats. Minējums ir, ka tas varētu būt valsts iestādes augstumā amatpersonu uzņemšanas telpu noformēšanā. Vai arī ārā pie goda stabiem. Ja mēs ņemam to mūsu interpretāciju saistībā ar to notikumu gaitu, tad stāsts par to, ka tie varētu būt bēgļi, kas būtu karogu noslēpuši dodoties no mājām prom, mums īsti viņš nešķiet ticams, jo mēs zinām, kādā veidā tika depozīti, kas ir deportējot cilvēkus vai dodoties bēgļu gaitās. Tie tomēr ir nopietni norakti konteineri pietiekami dziļi zemē, un tas ir pavisam cits stāsts, jo šis atradums viņš bija principā sekli, tajā laikā viņš būtu tīri zem sūnām pabāsts apakšā mežā. Kas liecina par to, ka viņu bija plānots savākt tuvākajā gaitā. Kāpēc viņš, mūsuprāt, nav parasto iedzīvotāju slēpts? Jo, ja ir 46. gads, pēc kara pa visām malām tiek tvarstīti cilvēki, kas kaut kādā veidā varētu būt saistīti ar vāciešiem vai ar pretošanos kustību vai tam līdzīgi, tad jebkurš cilvēks, pie kura mantām tiktu atrastas ieroču munīcija vai viņu sastāvdaļas, automātiski būtu uz Čekas pagrabiem devies. Līdz ar to, ja te ir atradums, kuri kopā akurāti satīts valsts karogs un aptveris, tas liecina par to, ka tur tie bijuši tomēr Nacionālās pretošanās kustības pārstāvji. Pats konteiners, kāds viņš bija ierakts, tā ir vācu medicīnas kastīte. Jā, un iekšā divu nodalījumu, lielākajā nodalījumā iekšā bija pats galvenais atradums, karogs, kas bija īstenībā ļoti akurāti ietīts avīzēs. Un mazajā nodalījumā iekšā arī ietīts avīzēs bija abi šīs aptvers un vēl drusciņu munīcija. Bet interesanti bija, ka mēs skatāmies pa tām pašām avīzēm. Jo avīzes ir tas brīnišķīgais liecinieks, kas precīzi ļauj parādīt, kurā datumā tad viss tas ir noticis. Un mēs varam praktiski precīzi pateikt, kurā datumā viņš ir norakts. Jaunākā avīze bija 46. gada jūlijas. Respektīvi, tas jau ir karš beidzies, būtībā kapitulācija viss ir notikusi. Pašā laikrakstā var lasīt par nacistu sodīšanu un tam līdzīgi, kas notiekās, ja to tiesas process notiek, viss tas. Bet kopā šīm avīzēm bija 43. gada janvāra avīzes, kas ir Jūras Kaineka avīzes vācu. Un attiecīgi par to arī tur pietiekami interesanti bija palasīt visu to, jo tur tiek sīk un smalki tiek aprakstīts viss tajā laikā, kas notiek, un to skaita arī smalki aprakstīts ziemas apstākļi. Jo tur bija ekstremāli augsta ziema. Būtībā jau atrodoties mežā, mēs sazinājāmies ar Ventspils muzeju, izstāstījām īsumā to stāstu, kas mums ir, un tālāk tad viņi iedeva mums rekomendācijas, kas viņam jādara ir. Tālāk viņš pavadīja vairākas dienas leduskapī. Viss atradums, jo tur muzeja darbinieki pateica, ka, ja iet runa par audumu, tad vislabākais veids, kur viņu uzglabāt, ir saldētava. Pēc tam jau tad, kad devāmies uz Ventspils muzeju, tad muzejā jau tad lēnā garā dāmas viss viņu atritināja vaļā. Tur visiem bija liels pārsteigums par to, kādā kondīcijā viņš ir saglabājies, ka viņam nekait pilnībā nekas. Un ka visi būtībā galvenokārt, kas viņi jāizdara, viņš ir uzmanīgi jāizžāvē un pēc tam skatās tālāk. Viņš mums atkal liek meklēt stāstu par viņu. Ja? Mums ir jāsaprot, kas to tur ieraka, kas tie tādi bija. Vai tas bija tas Pēters Gabrusāns, vai tā bija kāda cita grupa. Ja? Kā tur tas viss izskatījās. Un tad, jāprāt, kamēr vēl Krauleru velti ir pie veselības, ja? Man jābrauc, viņa varbūt kaut ko man varēs pateikt. Nav jau kam paprasīt. Tas jau 80 gadi. Ja? Uzmanīgi izņemsim ārā un tad jau skatīsies tālāk.